labdien! Es šobrīd esmu siltumā, vismaz tad, kad šis iznāk. Forši tev. Jā. Tādēļ jā, šeit ir pagātnes Anete un Andris, kuri runā tagadnē. Jā, katrā ziņā šī nedēļa būs jautājumu un attiecīgi ar atbilžu. Jā, mēģināsim iztīrīt Nedēļa. mūsu arhīvu ar jautājumiem. Vismaz Nedaudz patīrīt, jā, iztīrīt tur nav reāli. Bet nedaudz patīrīsim un šobrīd es esmu aizdevies uz Spāniju, īsā siltuma atslodzē, teiksim tā. Tas arī laikam ir vienīgais mērķis patiesībā. Dar kaut kādi kalniņi būs un droši vien tā, kad šis palaidīsies tautā, es visticamāk arī tieši skriešu kaut kādus kalniņus, bet reāli vienkārši tik prom no ziemas. Es savukārt uz Spāniju dodos marta vidū otrajā pusē, un es domāju, kādu vēlnu pēc es to neplānoju februārī. Un tieši kāpēc? Jā. Nu, var jau būt, ka martā arī būs joprojām ziema. Lūdzu, ne. Bet jā. Tā kā šodien jautājumi, atbildes, un tad jau... Mazāk par mums pašiem, visticamāk. Jā, katrā ziņā, randomi tie jautājumi droši vien. Mēs sāksim ar mākslīgo intelektu. Jautājums no Dmitrija. Mākslīgais intelekts kā treneris vai dzīvs cilvēks kā treneris. Plusi, mīnusi, izjūtas, atgriezeniskā saite, veselības kontrola, traumas un tā tālāk. Viss, kas ar to saistīts. Tīri jūsu viedokļi. Par sevi man ir skaidrs un izvēle tikai vienpusē, bet iespējams citi apsver šādu domu un varbūt jūs novirzīsiet šādas domas uz pareizo pusi. Šobrīd mākslīgais intelekts ļoti attīstīts. Kādas tev ir domas par mākslīgo intelektu kā treneri? Man te pirmais, kas man nāk prātā, ka es gan neesmu iedziļinājusies, cik tas ir patiesi un cik tas ir pamatoti, un kur vispār tas sagums šim te uzstādījumam, bet kaut kādu jau laiku, nezinu, pat tā teikt, pēdējo kaut nedēļu, divas, sociālos gana daudz redzu informāciju, ka apmēram liela daļa skriešanas influenceru šobrīd ir savainojušies ar traumām, kaut kādiem stresa lūzumiem vai pārslodzes traumām, kas it kā lielā mērā varētu būt šo te mākslīgā intelekta skriešanas plānu dēļ. Bet es saku, tā kā... Tas laikam ir kontekstā ar aplikāciju Runa, nezinu, Rana, jā. Kas ir tā kā Stravas paspārnē. Un es pareizi saprotu, tā aplikācija kā reiz ir tāda, kas vairāk šajā virzienā strādā. Un tur jā, diezgan, tā kā arī dzirdēts no diezgan prominentiem treneriem, ka es pats neesmu pētījis, man interesē, bet ka ļoti agresīvi tie plāni tur ir. Cik varbūt tu pati, vai cik un vai tu vispār izmanto mākslīgo intelektu un trenēšanas kaut kādās kontekstā? Es teiktu, ka maz. Tā kā es noteikti varētu izmantot vairāk, lai tas man tā kā palīdzētu kaut kādu darbu izdarīt. Tā kā viennozīmīgi. Es noteikti izmantoju vairāk. Es, piemēram, viens no kaut kādām lietām, ko es esmu izveidojis sadarbībā ar mākslīgo intelektu, ir pēc slodzes testiem. Es esmu izveidojis tādu diezgan advancētu tabulu, es teiktu, kurā es iedodu šo slodzes testa failu mākslīgajam intelektam, un viņš attiecīgi saliek pa tabuliņām, kā konkrētais sportists 5 zvaigžņu sistēmā katrā konkrētajā laukā šobrīd izskatās. Tur, piemēram, cik efektīva viņam vai piemērota ir sirds vispār izturības sportam. Tur, teiksim, ātrums pie aerobās sliekšņa, ātrums pie anaerobās sliekšņa. Jā, kāds ir tātad pie sliekšņiem. Jo tas mākslīgais intelekts noteikti to arī var viņam iemācīt, bet viņš to graficiņu, kas ir tā līnija, to viņš nesaprot, bet viņš no tabulām paņem, un tur jau no tabulām ir ļoti viegli paņemts, kāds ir pulss un temps pie aerobās sliekšņa, kāds ir anaerobās sliekšņa, un tad viņš to analizē. Tad attiecīgi arī, kāda ir skriešanas ekonomija pie šī anaerobās sliekšņa. Tur vairāk ir kaut kādi faktori arī. Viņa prāt, es iedodu arī, kam šis sportists gatavojas, viņš pasaka arī, kas būtu tas kaut kāda pamatlieta. Tāda tabula, kas, es neteiktu, ka man viņa tā kā mega kaut ko palīdz. Primāri es pats analizēju to slodzes testu, jo es tos grafikus māku nolasīt. Bet tāds laba tabuliņa salīdzinājuma. Un skaties, ka tur jau arī kaut kādas... tā kā lielākoties tu to tabulu skaties, tas arī ir rezultātos, pirmais tas arī ir, bet, piemēram, tavs slodzes tests ļoti nepatīk tam mākslīgiem intelektam. Viņš viņu ienīst. Jā, viņš principā neuzskata tevi kā spējīgu kvalitatīvi veikt ultras. Tev gan tas tests, laikam... Tas man tests bija, tad, kad Madarai bija 6 mēneši, līdz ar to tā kā 6 mēnešus pēc dzemdībām.
Kas arī noteikti droši vien, ka tajā brīdī es arī visticamāk nebiju spējīgi kvalitatīvi veikt ultras. Tā. Bet būs interesanti, piemēram, man 12. martā, tātad patiesībā, kad mēs ierakstām precīzi pēc mēneša, ir slodzes tests. Tā kā šajā laikā pēc mēneša es bizošu pa skrejceliņu. Tā kā redzēs, kur tevi mākslīgais intelekts ieliks tagad manās tabulās. Viņš tagad man nenovērtēs, es būšu pikta. Jā, bet es vēl šādos un tādos formātos, teiksim, mums ir tie darba faili, kur mēs audzēkņu kaut kādas informācijas vadam, un šajā kontekstā es esmu izmantojis, lai viņš no šī faila man izvelk dažādus kopsavilkumus, piemēram, par pulsu, kāds ir pulss 2 treniņos un kāda ir dinamika šajā virzienā un tā tālāk. Tā kā tādu melno darbiņu viņš tādam var ļoti noteikti dara. Kas manī var būt tāds, ja atgriežamies pie jautājuma, vai tas var būt labs treneris? Noteikti, bet mana tā pieredze ar mākslīgo intelektu šobrīd ir tāda, ka viņš ir nedaudz tā kā, es nezinu, kā viņu pareizi norakstot, kā mazs bērns, nedaudz, tā kā ļoti, vai aizmāršīgs drīzāk. Aizmāršīgs, un man ir tāda sajūta, ka viņš ļoti bieži cenšas pateikt to, ko tu no viņa gribi sagaidīt. Jā, tas noteikti, bet tāds nevis bērns aizmāršīgs, bet drīzāk tāds kaut kāds zinātnieka vibes, ka tāds, viņš visu, ko zina, bet tā kā viņš diezgan haotiski to zina, un tu viņam, es ļoti bieži novēroju, ka, protams, precīzi ļoti tie jautājumi jāuzdod, bet viņš ļoti bieži, tā kā neatcerās tas, kādi ir bijuši noteikumi. Un kaut vai tām pašām tabulām. Es esmu devis stingrus noteikumus, un viņš tos pilda, un tad tu iedod informāciju nedaudz savādākā formātā. Un viņš pēkšņi pieņem, ka tagad viņš drīkst to visu savādāk izdarīt. Un tad tu viņam saka, pagaidi, bet mēs taču to tabulu strādājam. Viņš, jā. Tādā ziņā droši vien es būtu diezgan uzmanīgs, ka tomēr viņš varētu nesaprast vienmēr. Man ir tāda sajūta, ka ja cilvēkam ir jau kaut kāda pieredze un kaut kādas zināšanas, tas varētu būt ļoti labs palīgs. Piemēram, es varētu iedomāties, ka, piemēram, ja nevis tu man sastādītu plānu, bet, piemēram, es ietu pie mākslīgā intelekta, iedot viņam rekur mani parametru un iedot man treniņus šim te, ka es zinu, ko es gribu no viņa paprasīt, tad viņš man iedod kaut ko, tad attiecīgi ar savām zināšanām var izvērtēt, ir ok, nav ok, vai man tas patīk. Jā. Tādā ziņā, es domāju, tas varētu būt foršs papildinājums visticamāk. Un tur, kur, manuprāt, ir tā problēma, ja cilvēkam nav šādu te zināšanu, lai izvērtētu tās informācijas korektumu, un viņu pieņem kā absolūto patiesību. Bet atkal gana daudz kaut kādas situācijas, kur es domāju, ka, teiksim, tāds tā kā skriešanas iesācējs, kurš grib vienkārši sākt ļoti pakāpeniski skriet, man šķiet, ka tas varētu būt labs rīks. Es tieši droši vien drīzāk tādiem iesācējiem es teiktu, ka tieši lielākie riski, jo tas, ko mēs ļoti bieži praksē novērojam, ir lielākā daļa to iesācēju, viņi darbojas par intensīvu. Un tāpēc viņi ļoti bieži paliek tā iesācēja fāzē ilgi, un tur veidojās tās kaut kādas traumas un tas, un tur tomēr ļoti prasās cilvēcīgais aspekts, jo skaties, kādi ir faktori. Ja? Pat, ja tu tagad iebarosi tam mākslīgajam intelektam savus Strava failus, vai ne, piemēram, tādā formātā, ko viņš saprot, ka viņš redz, kur tur bija plūsa līkna tāda, ka viņš to līkni saprot un visu māk izanalizēt. Tas, ko mākslīgais intelekts tai brīdī nemācēs, diezgan droši, viņš nemācēs noteikt, vai tie dati ir korekti. Iesācējs, skrējējs, 99% gadījumu nemāk noteikt, ka dati ir korekti. Līdz ar to ir divi dunduki, kas nemāk noteikt, ka dati ir korekti, bet viņi pieņem, ka viņi ir pareizi. Kā rezultātā var veidoties absolūti greizs iznākums. Jo tas, kas mums ir ikdienā, ar ko mēs strādājam, ļoti bieži ir stāsti, kur cilvēks saka, ka šodien bija tāds un tāds pulss, un tu paskaties, un tur, kur viņam parasti ir 150, tagad ir 80. Un viņš kaut kā baigi jocīgi. Skaidra lieta, ka jocīgi tas ir absolūti kļūda. Tas nav tā kā reāli iespējams, vai ne? Jā. Un tā ir acim redzama, vai ne? Tādu varbūt nolasīs. Bet, ja ir, piemēram, tur kaut kāds no rokas pulss, ja? Kurš, piemēram, uz kādiem pātrinājumiem vispār nereaģē. Jā, kur tu redzi, tu reāli ar savu pieredzi, tu jau redzi, ka tie dati, un arī tu vienmēr nenoteiksi.
nu, tad tu tādu treniņu droši vien, tos datus tu ignorē, tu skaties citos, vai ne, kas notiek. Bet tas mākslīgais intelekts, viņš paņems to kā ticamu datu kopu un to izmantos, lai strādātu ar tevi tālāk. Un tajā brīdī var rasties ļoti lielas nianses, kļūdas var rasties, kas var novest pie tā, ka tas konkrētais cilvēciņš nedara tā kā viņam vajadzētu darīt. Un te, protams, var, ja ir tās zināšanas, var ar to mākslīgo intelektu runāt, hei, davai dot man nevis pēc pulsa kaut kāda, bet pēc tā relatīvā, nezinu, kā latviskā efortā, tad piepūles, subjektīvās piepūles. Subjektīvā kaut kāda piepūle, vai ne? Bet vai iesācējs spēs objektīvs būt par savu piepūles līmeni? Jābūt godīgs, vai ne tiešām? Pilnīgi droši, ka nē. Tur ir tā lieta, kur ļoti ir tas, ka pieredzējis skrējējs krietni labāk saprot. It sevišķi tāds, kurš nav super atkarīgs no pulksteņa datiem, kurš nav tikai ierauga 145, tad man tas nozīmē, ka man tagad ir grūti, lai arī patiesībā ir viegli. Un iesācējs šo ļoti nespēja noteikt pārsvarā. Un tad tur atkal var rasties kaut kādas problēmas. Tā kā, droši vien, šajā virzienā varētu būt lielākās kaut kādas grūtības. Jo tā jau, ja mēs skatāmies, tā kā plāna uzbūvi kā tādu, skrien daudz lēni, nedaudz ātri un pavisam nedaudz superātri, un tur nav nekādas, un kādus tu tos stimulus iedosi, protams, atšķirās, bet tā kā kopumā tas būs... jau pēc būtības jau visam, tam pašam Garminam noteikti visām citām lielāko pulksteņu platformām ir savi kaut kādi tās coach sadaļas vai treniņu sadaļas, kur tu vari ievadīt, kur es gribu, tajā datumā skriet tur 10 kilometrus, saliec man plānu, kas būtībā ir tieši... Jā, bet ir jau, kas arī trenēs, piemēram, tā Garmina. Tu saliec pēc kāda grafika, vai ne? Piemēram, tur ir sacensības. Nē, esmu mēģinājis, bet pieņemu, ka tad būs kaut kas tomēr jēdzīgs. Piemēram, tas, ko viņš man dod, man ir atstāts, ka viņš man katru dienu piedāvā kaut ko darīt. Absurds tur ir. Reāls absurds. Tur diezgan smieklīgi. Es arī atstāju tikai tāpēc, lai pasmietos par... Pilnīgi nonsens tur ir. Vai viņš man liek kaut kādus, ķipa tur longranus, tas vēl viss fine, vai kaut kādus tur citreiz 27 minūtes tev tagad jāskrien. Man tas nedos pilnīgi neko. Recovery, jā. Bet tad viņš man dod sprintus, man bija rudenī sprinti jāskrien uz 2.05 peisa. Un kaut kādi 12x100 vai 10x100. Paldies, ka tu, protams, man absolūti tici. Bet 12,5 sekundēs 100 metrus es varu tikai ar vēlā. Varbūt vienreiz es varu arī bez vēlā. No kalna. Ieskrienoties kaut kā. Bet, principā, man nav tāda spēju. Kur vēl 10 tādus? Bet tāpēc ir jātrenē. Labi. Jā, bet kāds... Kāda tā jēga? Kāda tā jēga? Ja viņš redz man uz datus, un tas ir viņa secinājums, ka man ir jādara tāds treniņš, tas ir absurds treniņš priekš manis, pat ja tas būs kaut kādā jēdzīgākā tempā. Tā kā, noteikti, ka izmantot var, it sevišķi, kā tu saki, ja ir jau nedaudz sajēga, ja ir kaut kāds konteksts, kurā tu saproti, ka šis ir galīgi garām, un tad tu ar viņu izdiskutē, lai nonāktu pie kaut kāda vēlamāka rezultāta, bet tad ir jautājums, vai tas vēlamākais rezultāts ir viņa darba auglis, vai tas ir patiesībā tavs darba auglis. Jo tas arī man ļoti bieži ar čatu runājot ir sajūta, ka, tas kā tu saki, ka viņš uzraksta to, ko tu gribi dzirdēt, ka principā es viņam dodu uzdevumus, bet es jau esmu patiesībā izdomājis, kas ir tas gala iznākums. Un tad lielākais iegūms, piemēram, es gribu, 10 punktus pa kaut kādu tēmu, ka viņš man iedod 9, 10, pa kuru es pats nebiju aizdomājies. Jā. Es ļoti bieži esmu, šādu kaut kādu mākslīgo intelektu izmantojis kaut kādu problēmu risināšanai vai kaut kāds vēl viens viedoklis, piemēram, kaut kādi pašai savi, kaut kādi savainojumi vai kaut kādas situācijas, hei, kur ir šitāda situācija, šitas ir noticis. Piemēram, pulsa drifts, ne drifts, bet nobīde kaut kāda. Vai, piemēram, kad man bija kaut kādā, manuprāt, decembra sākumā, man arī kaut kāds tas pāris dienu tas ķermeņa shutdowns, kad, vienkārši nulle enerģijas, viss ir slikti, un tad, apmēram, arī hei, kur ir, šitas ir noticis, šitā bija treniņā, tas notika, tādas sajūtas, bla, 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 ko tu no šitā var izspriest, un tad, īstenībā, pa kaut kādiem punktiem, hei, kur šitas varētu liecināt par to, var pamēģināt šito, un kaut kādu tādu virzienu tas iedeva. Ļoti iespējams, tāpat jau, man pašai bija
apmēram jā, tā bet ar veselo saprātu tam ir. Jā, viennozīmīgi. Nu, tas vienkārši kā tāds papildinājums. Tas nav kaut kas, kam tā akli ticēt, ka tā ir tā patiesība, bet vienkārši tāds, man ir tā kā ideja un virziens, tā kā, un vai šis ir apmēram tā kā tāds, jā. Nu, jā, man tāds, kaut kāds, lielākā kļūda pēdējā laika, ko es jau uzskatu, ka viņš man apdraud dzīvību, kādā veidā. Es tur skatījos, tā kā viens liels maršruts, kur vajadzētu tā kā saprast, kur ir tie nepopulārs. Jā. Respektīvi, vajadzētu saprast, kas ir tie, piemēram, to veids 5 dienās, kas ir tie pieturas punkti, kur pēc katras dienas pabeidz. Un mēs tur pa dienai, tā kā sākumā viņš man iedot visam grafikam, bet es jau zinu, ka, tā kā es sen esmu tai fāzei pāri, ka viņš man kaut ko iedot un vai printā jārā un maucu, vai tā nenotiek, diemžēl viņu. Jā. Mēs ejam pa dienām cauri tur un analizējam, vai ne? Un tad kaut kāda otrā diena sanāk, ka es pats kartēs skatoties un analizējot, es saku, hei, davai, pabeidzam to dienu šeit. Un viņš ļoti priecīgs, jā, ka tas izcils veids, kur pabeigt, un sanāks tieši 40 kilometri apmēram, kas arī ir tas dienas plānotais. Un es tās kartes turpinu pētīt, un man kaut kas tā kā neliekās kopā. Okay. Nu, un tad realitāte, ja es būtu paņēmis to visu, viņš arī GPX tos failus piedāvā, kas ir absolūti absurdi un pilnīgi nepareizi, bet ja es aizbrauktu ar tādu plānu uz tiem kalniem, kas ir diezgan arī tādi, tā kā remote, tā kā nav ļoti mežonīgi, jā. Man tā diena būtu 70 kilometri patiesībā, jo tas namiņš, ko viņš ieliek, ir pavisam citur nekā ar tādu pašu, tā kā, līdzīgi nosaukumi. Un tā, kad tu viņam to pasaki, un tā kā es viņu tā kā apsaucu par šo, reāli, viņš nevis uzreiz, tā kā viņš jau parasti tur kur informācija, tad viņš reāli tā kā domāja. Tad viņš rīktīgi ilgi domā, viņš beigās, jep, tagad es būšu rūpīgāks, vai ne? Un tas arī kaut kādā mērā, un ļoti bieži šādas epizodes man ar viņu ir, kad viņš tomēr, lai cik viņš būtu advancēts, ik pa gandrīz katru dienu gadās viņam, hei, sorry, ka tā. Un ja tu tā darīji, ja tu tā paļaujies uz treniņiem, viņš tev katru dienu, sorry, ka tev tur tagad ir stresa lūzums. Es turpmāk būšu uzmanīgāk. Un, protams, tas nenozīmē, ka pie tā kā dzīva trenera tas nenotiks. Protams. Tur jau tie faktori ir ļoti daudz, ne? Bet un treneri arī dažādi. Ir arī gana daudz treneri, kuri iziet uz principu izdzīvo stiprākais. Jā. Un ir arī, tā kā gana daudz audzēkņi, kuri nepasaka visu un neuzreiz. Tad arī, tā kā. Bet te es arī iedomājos, piemēram, arī tas, piemēram, bija šim jautājumam punkts, piemēram, par traumām. Tad, teiktu, skaidrs, ka tāds čatiņš nebūs traumas, tā kā diagnostikas un ārstēšanas centrs. Bet tas varbūt kaut kāds papildus rīks. Ka, piemēram, tiek konstatēta, kur ir šī tāda problēma, kaut kāds sporta ārsts vai, fizioterapeits vai kāds speciālists pasaka, hei, jā, šīs ir tas savainojums, ar ko mēs dīlojam, kur šitāds ir, teiksim, tas, rehabilitācijas ārstēšanas plāns. Tad es varētu iedomāt, ka, tā kā, piemēram, pie tā čatiņa vēršas, tā kā, hei, ko varbūt, man ir šitāds te, vai ko es vēl varu darīt, vai, piemēram, man vajag kaut kādus... Piemēram, par to pašu savu to plecu, teiksim, man pateica, hei, tev vajadzētu, tā kā šitādai problēmai kaut kādus, tā kā rehabilitējuši vingrinājumus un šitādai. Tas, piemēram, tā kā skaidrs varētu tā kā googlēt un meklēt, kā tie ir. Es arī izmantoju, tā kā, hei, iedod man vingrinājumus, kas atbilst šādu savainojumu, tā kā rehabilitācijai. Tā kā tas ir vienkārši tā kā vēl viens kaut kas. Kā palīgs izcils. Jā. Bet jābūt uzmanīgam, vai kā pamatvērtību es viņu šobrīd ņemtu, drīzāk nē. Nevairumam cilvēku. Jā. Labi, no tā paša klausītāja nākamais jautājums. Plānu sastādīšana. Konkrēts grafiks vai individuāli pieeja katram atsevišķi. Ja līdzīgi skrējai, tad kādi varētu būt noteicošie faktori? Droši vien, kāpēc tas plāns atšķirās? Kad ir tās atpūtas dienas pirms vai pēc? Respektīvi, kāds ir? Droši vien tas jautājums ir, pēc kādiem principiem mēs pieejam tam, ka mēs sastādām treniņu plānus. Vai tas ir kaut kas gatavs, kaut kāds režģīts, un tad no tā vienkārši pielāgo, vai tas ir kaut kas atkarībā no cilvēka? Es teiktu, abi divi kopā. Jo, teiksim, ir kaut kāds, es, piemēram, iedomājos, atnāk cilvēks, kurš grib gatavoties, piemēram, gauja trēli. Vai vienalga, jebkurām sacensībām. Vai, piemēram, atnāk, teiksim, 5 cilvēki, kuri visi grib gatavoties vienām sacensībām. Jā. Skaidrs, ka man tā kā galvā ir kaut kāds tas
varētu teikt, tas ideālais režģis, kas būtu tas, kaut kāds etalons. Piemēram, nezinu, ja tas cilvēks gatavojas Rīga Valmiera, viņam kaut kāda kāpšana ziediņā, nebūs svarīga. Jā. Vai tieši otrādi, ja kaut kāds cilvēks gatavojas kaut kādam maratonam, vai tieši gatavojas kaut kādam ritīgam reliefam, tur ir kaut kādas citas lietas tas primārais. Līdz ar to kaut kāds tas pamata režģis ir tā ideja. Lietas, kas būtu jāizdara. Jā. Un tad jau tālāk tas, kādā apjomā, kad, cik daudz un kā tas izstāsta konkrētiem cilvēkiem, tas jau ir atkarīgs no tā konkrētā cilvēka, no viņa, ko viņš ir darījis iepriekš, ar kādu vispār formu viņš atnāk, cik viņš var izdarīt, cik viņš var laika tam veltīt. Jā, man liekas, ka, skaidrs, ka es pieņemu, ka ir arī kaut kādi formāti, kur strādā, ka, ja atnāk, audzēknis, tad viņam viņš tiek nostādīts fakta priekšā, ka, hei, tev ir 5 treniņi, tev būs brīva pirmdiena, piekdiena, piemēram, un mēs darbojamies, vai ne? Ja ir tāds formāts, tad es redzētu, kā to krietni vieglāk ir, teiksim tā, kaut kādā laika ietaupīšanai, kurā arī kaut kādu to gatavo rāmi ņemt un darboties. Bet man liekas, mums tā realitāte ir tāda, ka man ir cilvēki, kuri atnāk un viņš saka, hei, es gribu noskriet, kaut vai to pašu Gaujatrielu 85, un viņš ir gatavs ieguldīt 3 reizes nedēļā. Un tai pašā laikā, tai pašā brīdī var atnākt cilvēks, kurš atnāk un pasaka, ka viņš ir gatavs ieguldīt 10 treniņus. Vai ne? Skaidrs, ka šādiem cilvēkiem ārkārtīgi atšķirsies plāns. Jā. Un pat ja atnāk, teiksim, pēc rezultāta līdzīgi, arī viņiem ļoti atšķirsies plāns. Pat ja viņiem ir kaut kāda tā, nav ierobežojumi, tagad viņš var trenēties. Kas būs līdzīgais droši vien? Būs kaut kāds tas struktūra nedēļas, tad būs līdzīga. Ja nav ierobežojumi, tā struktūra būs stipri vienkāršāka, ka tev nav jāapiet kaut kādi tur entie šķēršļi, vai ne? Bet tāpat nav teikts, ka viņiem būs viss vienāds vai līdzīgs, vai ne? Jo var gadīties, piemēram, pie manis nonāk konkrēto cilvēku slodes testi, piemēram. Es redzu, vienam ir super attīstīts, bāze vai ne, tur aerobās spējas izcilas. Tai pašā laikā, piemēram, viņam varbūt tur ir, briesmīga skriešanas ekonomija, vai viņš, tu kaut kādos treniņos redzi, ka viņš, piemēram, ir super labs, tā kā viņam jāskrien Rīgā vai promenādi, bet aizbraucot uz Ziedeņu, viņš pēkšņi tiem pašiem cilvēkiem vairs netiek līdzi, vai ne? Tur jau var sākt fokusi, ļoti atšķirties, vai ne? Piemēram, to pašu Siguldas treniņu, tu kādam arī speciāli dot vairāk tomēr uz skriešanu, kādam tu dod vairāk uz kāpšanu, vai ne? Jo kaut kādas tās viņa prasmes un spējas tajā brīdī ir nedaudz savādākas tomēr, vai ne? Lai arī varbūt rezultātu tabulā viņi ir blakus, vai ne? Un tur jau tas ļoti, ļoti atšķirās, un, manuprāt, pēc tāda viena kaut kāda konkrēta rāmja ir ļoti grūti strādāt līdz ar to. Jā, tas... gluži kā iepriekš par to mākslīgo intelektu, tas var būt tāds, tā kā tas, tas palīgs, tas pamats pie kā, tā kā, jā. Piemēram, uz ko tā kā, pie kā turēties, jā. Es zinu, kādas es gribu redzēt pēdējās 5 nedēļas lielākai daļai. Ja tas nav pilnīgs kaut kāds iesācējs. Es zinu, kādas ir pēdējās 5 nedēļas, un es tā arī to plānoju sevi atpakaļ ceļā. Bet kādas būs atlikušās, tur teiksim, ja pieņemsim 16 nedēļu cikls, kādas būs atlikušās 11 nedēļas, tas var dramatiski atšķirties. Jā. Atkarībā no tā, kādā formā katrs uz to ciklu atnāk, vai ne? Vai ko tajā ciklā grib izdarīt, vai kādam tur ir kaut kādas citas sacensības pa vidu, vai nav vispār sacensības, vai, kas droši vien tāds, man liekas, atkal jau, ja salīdzinām, piemēram, to pašu Amerikas tirgu, kas mums ļoti atšķirās, ka mums liela daļa skrējēju skrien patiesībā ļoti daudz sacensībās. Vai tas, ka tās sacensības ir viegli pieejamas gan, tīri ģeogrāfiski, es teiktu arī patiesībā finansiāli, jo lielu daļu sacensības, var aizbraukt pa kaut kādiem, tīri dalība, piemēram, 30 eiro vai 40 eiro, kas nav maz, bet, kas ir tā kā... Salīdzinoši, vai ne, kamēr tur ASV arī 5 km vai 30 km gonka maksās tur 300, piemēram, $, vai ne? Tā kā mums ļoti daudz ir tādi, kuriem tas kalendārs ir vienkārši pilns ar sacensībām. Un tad, ja ir tāds un blakus ir tāds, kuram tāda nav, tur būs pilnīgi radikāli savādāki tie iznākums, vai ne? Jā. Tā kā, tāds, es tur izstiepies vai saraujies, tas būs... droši vien var kopsavilkumu šim pateikt, skaidrs, ka ja būs, kaut vai 2 cilvēki, kuri gatavojas vienam un tam pašam, kaut kāds tās galvenās vadlīnijas, tas virziens, sakritīs.
Jā. Bet kā tieši tas izskatās, tur nezinu, piemēram, kaut kāds konkrēts nedēļas plānojums, tā kā super atkarīgs no tā cilvēka ikdienas. Ja kādam ir, nezinu, kaut kāds maiņu darbs, nevis klasiski pirmdien līdz piekdienu ar sestdienu, svētdienu brīvu, skaidrs, ka tur būs citādāk. Jā, protams, visvieglāk ir ar tiem, kuriem tev, kur nav nekādu ierobežojumu. Jā. Tad tur var vislabāk redzēt kaut kādu to. Tu ideālo rāmi. Jā, kā tas grafiks izskatās, vai ne? Bet es teiktu, ka lielākai daļai tā nenotiek. Ka lielākā daļa tomēr, vai mēs paši esam to pieļāvuši, ka nāk un es vienmēr esmu teicis, ka es pielāgošos, cik varēs, vai ne? Skaidrs, ja man sāk teikt, ka es varu tikai 2 treniņus nedēļ, tas saku stop. Tā kā tas nav. Ar 2 nav jēgas. Jā. Jau ar 3 mēs tur varam ļoti diskutēt, vai ne? Bet, lai arī ar 3 man ir laba pieredze, kurš labi normāli sagatavojās, teiksim, 100 km ultrai. Vai maratonam ar 3? Tā. Noskriešana, protams, jā, bet, ja gribu uz rezultātu, drīzāk, ka nē. Nē, tur noteikti arī jautājums, cik tajās 3 stundās var... 3 treniņos var vēl. Jā, ja tās ir tā kā 3 stundas, tas ir bēdīgi. Jā. Protams, ka tādos scenārijos, tad parasti es arī tos 3 treniņus... tad viņi ir apjomīgi. Viņi ir apjomīgāki, jā. Nekā dažiem tur, piemēram, 4 dienās, vai ne? Tā kā, jā, ir tur ko katram savu paskatīties nedaudz, un ļoti tie skrējēji atšķirās, un tie profili, kas nāk ārā, un kā es arī minēju to savu tabulu ar ChatGPT, ko es esmu uztaisījis, tur ļoti atšķirās katram, uz ko jāstrādā, un kāpēc jāstrādā, vai ne, un nav tik vienkārši. Un te no iepriekšējās reizes mums ir palicis, mēs pat ne no iepriekšējās, vēl vienu iepriekš. Jā. Mums bija jautājums par... radzēm un ražu apaviem, un tur mēs tā kā aprunājām 2 populārākos veidus, kas ir vai nu uzliekamās radzes vai apavi iebūvētām radzēm. Vēl ir 3. variants. Jā. Tātad, varētu teikt, do it yourself radzes, jeb, tu paņem, principā, skrūvis un ieskrūvē apavam protektorā, zolē. Jā, viens no klausītājiem mums tādu atsūtīja. Jā, un arī mums supervaroņu čatā ir vairāki, kuri šādus te ir pamēģinājuši, un es zinu, ka AliExpressā, Temu un kaut kādos var atrast... šādus variants. Es arī zinu, piemēram, La Sportivai ir pat tā kā speciāli komplekti, kas ir sadarīgi ar konkrētiem apaviem. Okay. Līdz ar to tā kā tas nav... Jā, izklausās pēc formātā, ko es nekad nedarītu. Nē, būtībā, ja tu ieskrūvē, tur viņas paliek. Tas nav tā kā tāds izskrūvējums variants. Jā, es neesmu Kraftsens, kā tur viņi tos sauc. Labi, ejam tālāk, jā. Kā mēs no apakšas uz augšu jautājumies. Yes. Šis ir no manis. Palīdzēsim. Es kaut kad sen esmu ierakstījis labāk attīstīt to, kas sasniegts. Piemēram, tu esi labs 100 km distancē, un tad to turpina attīstīt. Līdz tur vairs nav ko attīstīt. Vai tomēr attīstīt kaut ko jaunu. Piemēram, tu esi labs 50 km, bet mēģini tomēr pāriet uz 100 km. Vai, protams, tas arī otrā variantā var strādāt. Piemēram, tu esi labs tur, ultrās, bet mēģini kļūt labs 5 km. Man liekas, pirmais jautājums, ar ko šeit ir jāsāk, kas ir tas, ko tas skrējējs grib? Vai, ja piemēram, ja cilvēks ir labs, piemēram, tajos 100 km un viņam patīk tie 100 km, viņš viņos grib palikt, tad, kāda vēlme pēc, lai kaut ko mainīt, ja tur tu esi labs, tev sanāk, tev patīk un visi forši. Šeit, man liekas, tāds klasiskais variants ir maratonisti, kuri to dara, viņiem tas sanāk, un viņiem gribās, lai viņiem sanāk vēl labāk, tāpēc tas arī ir tas, ko viņi gadiem ilgi nodarbojas. Bet, piemēram, ja cilvēkam ir tā interese pamēģināt, kāpēc nepamēģināt? Ja kā citādi saprast, vai kaut kur tu esi vai vēl labāks, vai varbūt vēl sliktāks. Piemēram, ja es nekad nebūtu noskrējusi TDS un UTMB, es droši vien dzīvotu neziņā, vai man tās 100 jūdzes patīk. Vai sanāk? Jā, šobrīd es zinu, ka man nepatīk, visticamāk arī nesanāk. Var jau būt, ka kaut kādā brīdī tas pamainīsies, un man atkal būs kaut kāda interese pamēģināt, un jau ar kaut kādu citu pieredzi un citu skatījumus to varētu arī sanākt. Ļoti iespējams. Varbūt nē. Bet, tāds, jā, es neredzu neko sliktu, tā kā pamēģināt vairākas lietas un saprast, tā kā patīk vai nepatīk. Nē, pamēģināt, jā, bet man tāds savukārt, liekas, ka, atkal, kāda līmeņa, protams, tu esi, ja tas mērķis ir kaut kāds, parādīt sevi pašu labāko, ka tajā brīdī tomēr ir drīzāk jāturās pie tā kaut kāda tā formāta, kurā tu tiešām esi labs. Jā. Te jau arī ne tikai par distanču garumiem var būt runa, te varbūt arī par distanču tehniskumu, piemēram, vai trases profilu. Jā, noteikti. Vai varbūt tu esi labs naktī skrējājs, vai ne, un tas ir tavs kaut kāds
bonus, ka tev netraucē, ka tur, kamēr citi tur varbūt miegojās, tu varbūt esi ļoti labā fokusā, vai ne? Un tādā ziņā attīstīt. Tas droši vien ir sevišķi tādiem, tagad nākamais gads un būs pasaules čempionāts, un ir kaudzīti tādu, kas gribētu tur būt, bet šobrīd pēc reitinga nav tam tuvu, vai ne? Vai ir tuvu, bet nav, tā kā vēl īsti neiekļaujās, bet tomēr gribētu kaut kā tur nonākt, tad visticamākais te būtu ļoti rūpīgi jāizprot pašam, kas ir tas, kur es varētu to labāko sevi parādīt. Vai tas vienkārši randomi kaut kādas ārzemju sacensības piesakies, nemaz nezinot, kas tur ir, tad ceri, ka sajies, vai tas tomēr ir tāds kaut kāds rūpīga atlase, balstoties uz savām spējām. Ja mēs jau visi, nedaudz jau mēs saprotam, ko mēs varam, aizbrauc uz Siguldas treniņu, tu redzi, vai tu esi ātrākais noskrējienā vai neesi. Vai tas varbūt ir tas, kur tu sastingsti, vai ne? Tad braukt uz kaut kādu Skyrace, un droši vien te nav jēgas, ja tu jau ziediņā sastingsti, vai ne? Jā. Vai tur Dolomīta Extreme Trail. Ja vien neķer kaifu no tā, ka tu sastingsti, vienkārši nezinu, kur jā, bet rezultāti jau tā nebūs, vai ne? Dēļ pašā laikā, piemēram, tu redzu apret kalnu, es baigi labi, kāpju. Ja jāskrien, tad nevisai. Tad attiecīgi arī tajā virzienā kaut kur var meklēt, vai ne? Noteikti arī atkarīgs, viens ir aspekts tajā, ja grib no sevis parādīt absolūti labāko un tā kā uz tādiem, augstvērtīgiem rezultātiem pēc iespējas tēmēt, tas ir tā kā viens, viena tā kā cilvēku grupa. Otri, kas, teiksim, vairāk tādi, amatieri un šī sporta veida baudītāji, tur tā kā diezgan daudz arī, tā cilvēku kaut kāds, nezinu, varētu teikt, negluži īpatnības, bet tā viņa tā specifika ieslēdzās, ka, piemēram, varbūt ir kāds, kurš milzīgu kaifu ķer no tā, ka ir kaut kas jauns, ko mācīties. Tā kā kaut kas, nezinu, kāda prasme, kas tā kā nesanāk, bet tu viņu tā kā dari un tā kā, kļūsti tā kā labāks. Iespējams, tādam cilvēkam tā motivācija būs izvēlēties kaut ko, kas tā kā ir ārpus viņa kaut kāda. Labi, bet vai tu tiešām tādā sacensībā to reāli apgūsti? Nē, tā kā, bet ceļā uz to, ka, teiksim, tas, attiecīgi, teiksim, tu izdomā, nezinu, esmu briesmīgs tehniskajā, bet gribu to apgūt, uzliek sev par mērķi būt noskarot Skyrace, un tagad uz to tā kā eju. Un tad tā kā gūst kaifu no tā, ka dara kaut ko, kas ir pilnīgi ārpus ierastā. Un būs kāds, kuram tā kā, tas būs tā kā, apmēram sliktākais iespējamais, jo kāpēc man darīt kaut ko, kas man nesanāk, un, apmēram tā kā čakarēt savu garstāvokli. Kaut kā tā. Anonīmais jautājums. Kā tiekat galā, un kā citiem ieteiktu tik galā ar ļoti neveiksmīgiem startiem? Mačos, kur nostartēs galīgi ne tā kā ieplānots. Pēc šādiem startiem vai pat treniņiem man uz vairākām stundām vai pat dienām ir baigā vilšanās sajūta. Kaut kādā ziņā jau ļautam... Take it easy. Nē, arī tādām sajūtām ir vieta. Kaut kādā ziņā, ja tā vilšanās vai kaut kādas dusmas vai pārdzīvojumi ir, tā kā tam ir sava vieta un tam ir tā kā, tas jāizdzīvo stulbi. Manuprāt, tajā brīdī pateikt, tā kā nav jau šis man svarīgi, man vienalga, un īstenībā tā kā man viss ir ok. Ja nav ok. Bet, droši vien tā kā tajā brīdī, kad tās pirmās kaut kādas emocijas ir pagājušas, ir tā kā jāpaskatās, kur tad radās tik milzīga plaisa starp tām tā kā ekspektācijām vai kādām gaidām un to realitāti. Piemēram, ja, tiksim, paņem to manu, pat ļaudonā noskrien ziemu. Būtībā tā kā es varēju iziet uz startu ar milzīgām ekspektācijām, ka tā kā, es, ja neuzvarēšu, tad, stabili cīnīšos par uzvaru. Reizē tā kā tās dienas un vispār tās nedēļas sajūtas, rādīja, ka tā nav realistiska, tā kā, realistisks mērķis, ar ko tā kā iet uz startu. Un attiecīgi, tā kā man tās ekspektācijas nebija, tad arī, izpalika tā vilšanās par startu, jo, tas nebija tā, ka no zila gaisa vienkārši bija briesmīgs starts. Es tā kā gaidīju, ka būs briesmīgi, vienkārši nezināju, cik briesmīgi. Un tad vienkārši arī jautājums, vai, piemēram, vai tas, nezinu, treniņos ieguldītais darbs, vai, tas viss tā kā deva tādu normālu segumu kaut kādām ekspektācijām. Te jau arī ļoti bieži var noderēt tas pats treneris, kurš tomēr spēja nedaudz objektīvāk no malas izvērtēt. Ir jau tie gadījumi, kad, piemēram, ir tas sliktais starts un īsti nav skaidrs, kāpēc tāds ir bijis. Gadās tādi gadījumi, kad nav skaidrs, ne? Bet ļoti bieži patiesībā šajos gadījumos ir vienkārši, ja patina bildi atpakaļ, tad nav izdarīts tas, kas ir jāizdara. Ļoti bieži ir arī kaut kādi tomēr tikko noslimots. Un ļoti daudzi to grib ignorēt kā kaut kādu šķērsli. Vai kaut kādi, nezinu, lieli dzīves notikumi, jebkas.
Jā, un grib to noignorēt, bet to nevar noignorēt. Tas viss ir kontekstā, vai ne? Un tā kā es pats, jo es arī nevienmēr tieku galā ar to, ka ir slikts starts, vai ne? Un stundas slikti justies, tas jau vēl tā labi, manuprāt. Dažreiz tās tiešām ir dienas, citreiz tā ir kāda nedēļa, vai ne? Un es tomēr vienmēr cenšos atrast kaut ko arī pozitīvo. Ļoti reti ir tie gadījumi, kad ir tiešām viss slikti. Tad, reti, ja mēs ņemam tādas ultras, kas būtu viss slikti? Kad tu jau no starta neesi konkurētspējīgs, tev neiet uzturs, tev nav disciplīnas, viss kaut kādas tādas lietas. Apmaldies. Piemēram, mans kaut kāds CCC, vai ne? Kad es skrienu, un es ļoti ātri saprotu, ka, principā man te nav ko darīt. Tas beidzās ar izstāšanos, un loģiski un tā tālāk. Protams, arī ar kaut kādu vilšanos, vai ne? Bet pēc tam tu tinto, kā tās viss ir nedaudz nosēdies, tinot bildi atpakaļ, ir pilnīgi skaidrs, ka tas bija, loģisks iznākums. Tāds likumsakarīgs, jā, vai ne? Kad tu mentāli esi ieradies uz sacensībām, pilnīgi atrodoties kaut kur citur. Tu neesi uz starta līnijas ar, tu tur pirms starta sevi tur sapliķē, un tūlīt būs. Bet tas nav. Tas palīdz uz 5 minūtēm. Jā, un tas ir minūti pirms tu tagad sāki tur kaut ko saņemties. Bet faktiski to jau tu patinot bildi atpakaļ, tu saproti, ka šis bija loģisks iznākums. Un ļoti bieži ir loģisks iznākums tam vai labam vai sliktam. Un tur kāds paveicās. Nav tādu paveicās. Mēs to veiksmi uz vienu vai otru pusi mēs pārsvarā nopelnam. Jā. Tā kā ar savu kaut kādu rīcību, ar savu... Kaut kādā ziņā pateikt, ka kādam paveicās ir, kaut kādā ziņā noignorēt visu to darbu, ko cilvēks ir ieguldījis. Jā, un es kaut kādā mērā cenšos vienmēr tomēr atrast kaut ko tāpat pozitīvu. Nezinu, vai es CCC atradu, bet droši vien kaut ko atradu tajā brīdī, tagad jau laiks pagājis ir aizmirsies. Un otra lieta, kā es uz to skatos, ka tas, ko tu esi ieguldījis, lai te nonāktu, tas nekur nav pazudis. Tas tev joprojām ir. Un tas ir sevišķi strādā tajos gadījumos, kad tas starts ir neveiksmīgs, piemēram, dēļ saslimšanas. Nezinu, 8 gadi atpakaļ. Transgran Canārijā februārī es dabūju izstāties, jo man ir tādas iesnas, ka man no luktura galvu spiež, es nevaru pakustēties. 2 mēnešus vēlāk es uzvaru Madeiru, vai ne? Un pilnīgi divi pretēji. Un tas nenozīmē, ka tās Kanārijas, ka es tur biju slikts. Jā. Vienkārši tie apstākļi bija tādi, kādi bija. Es mēģināju darīt, ko es varu izdarīt, bet līdzīgi kā tev noskrien ziema pēdējā nesaiet, un tu vienkārši paņem to sagatavošanās ciklu, kas tev ir bijis. Velti kaut kam citam. Jā, velti kaut kam citam, vēl kaut dusmiņu tas uzsit un aiziet, vai ne? Un tieši tas pats arī ir uz otru pusi, ja ir labi starti. Ja tev ir izcils starts, tas nenozīmē, ka tagad tu vari... tur lauros gulēt, vai ne? Kad arī tajā brīdī ir jāturpina. Ir jāturpina, un iespējams tajā brīdī ir neobligāti un ne kā pamatnosacījums, jo ir tādi, kas arī tādos atrod tikai slikto, bet iespējams kaut kādas tāpat ir jāatskatās un jāsaprot, hei, kur vēl ir vieta izaugsmē, vai ne? Lai arī pārējie punkti, kur sagāja labi, un pāanalizēt, kāpēc viņi sagāja labi, vai ne? Un saprast, kā. Varbūt šoreiz man sanāca jautājums, kāpēc, lai nākamreiz atkal sanāktu, vai ne? Noskrēja labu lūsi, kāpēc? Bija tas, vai ne? Hops uz nākamo tev jau ir kaut kāds režģīts, lai darbotos. Jā, katrā ziņā man šķiet, ja tās sacensības ir kaut kas pietiekami svarīgs un, tiešām gribas, lai tas izdotos un kaut kādu iemeslu dēļ tas nesanāk, tām emocijām tur ir jābūt. Tas arī būtu jokaini, ja tas vispār atstātu vienaldzīgu. Kas ir vēl viens traucējošais, ļoti bieži katrās sacensībās grib maksimumu. Piedalās visos noskrien ziema, pēc tam visos stirnu bukos, vēl visos skrien Latvijā vai whatever, kā viņus tagad saucā Rīgas maratonā, Vilka un SKM, un visos grib labi. Jā. Un tā arī nevar, jo tev kaut kad ir arī jātrenējas, vai ne? Un tev ir kaut kādas prioritātes jāizvirza. Un kaut vai tādas sezonas, tad, kad ir no augustā, septembrī, padomājiet, kā jūs jūtaties braucot uz sacensībām, vai joprojām ir tāds ar prieku, azarts, agresivitāte, viss iekšā, vai tas ir vienkārši ķeksītim. Jā, izdarīšana. Un tad padomājiet, vai tādā stāvoklī var
super kvalitatīvi noskrien. Un vēl man viena doma par treniņiem ienāca prātā, ka, manuprāt, daudz iekrīt uz to, ka viņi grib uzvarēt treniņus. Jā. Ka viņi grib būt treniņu čempionu, ka tas treniņš ir, tā kā izcils. Tā kā, nezinu, ir, piemēram, kaut kāds uzdevums, ka tev ir jāskrien līdz kaut kādam X pulsam vai kaut kādā zonā vai kaut kādā tempā, un tev tā kā vajag izdarīt vairāk un labāk un pārspēt, un tā kā būs problēma. Tā. Jā. Nē, tas bieži vien noved pie tā, un tad samulst, ka treneris nav priecīgs, ka izdarīja intensīvāk. Un treneris saka, bet tas nebija uzdevums. Jā. Un par to treniņu nesanākšanu arī. Reāli par treniņu nesanākšanu es, man liekas, vispār nepārdzīvoju. Tā kā, mačus es arī esmu ļoti daudzus izstājis, bet treniņos, ja es jūtu, ka šī nav diena un es daru sev pāri, vai es palieku lēnāks, nav jēgas. Hops, viss šodien tu esi izdarījis tik, cik tu varēji izdarīt, ej mājās. Rīt atkal ir diena, vai ne? Un darīs rītdien. Tāpat ir manēža, kur mēs tagad bijām atpakaļ. Mēs abi atmetāmies. Mēs abi neizdarījām to, ko mēs bijām ieplānojuši izdarīt. Vai tāpēc tas bija sūdīgs treniņš? Nē. Tā kā mēs vienalga dabūjām to stimulu, ko mēs gribējām. Jā, varbūt kādu tur 2 minūtes mazāk, vai ne? Vienalga labs treniņš, vai ne? Un citreiz, sevišķi tagad ziemā, tur neizdevās izpildīt tempu, tur viss slikti. Bet ir ārā -15. Segums ir mainīgs, tev ir miljons drēbju mugurā. Nevari tu sagaidīt, ka tu skries tāpat kā, plus 15 grādos ārā pavasarī. Nebūs tā. Būtībā tas, uz ko būtu jātiecās, ka vairums treniņu ir labi. Jā. Ne izcili, ne briesmīgi. Skaidrs, ja ir tā, ka, nedēļu no vietas katrs skrējiens, ieskaitot, teiksim, kādus mierīgos skrējienus, ir briesmīgs, tad ir problēma. Piemēram, tā kā man, es teiktu, šobrīd vairs nē, bet, kā, teiksim, man iepriekšējā nedēļa, ka tā kā skrienu visi treniņi ir tādi, draņķīgi, tur ir problēma. Bet, ja tas ir, kāds treniņš nesanāk, vai nesanāk tik labi. Un tas uz abām pusēm. Jā. Ja visi treniņi ir lieliski, tad arī ir problēma. Jā, kaut kas ir pa vieglu. Jā. Tā kā tur ir jāmeklē tas līdzsvars, un slikti treniņi nav kaut kas slikts. Tā ir daļa no ikdienas. Un tāpat kā arī pulss nekad nebūs. Tur daži sagaida, ka pulss būs kā robotam. Man ir mērķis 130, tad es uzslēdzu 130. Un viss tā kā... tā temps nemainās. Jā, tā nebūs. Tas, jūs esat cilvēki, un cilvēkam būs labas dienas, būs sliktas dienas. Citreiz jūs atradīsiet tam labu attaisnojumu, citreiz tam nebūs attaisnojuma. Jā. Un citreiz tieši tāpat nostrādās uz otru pusi. Jūs atbrauksiet, izdarīsiet, jūs paši būsiet pārsteigti, un treneris arī retā reizē var būt tā, kas sāž un skatās, šis mani pārsteidz. Kaut kā tā nākamais mums ir tāds šo vai to. Apavi ir superātri, izturīgi, bet vizuāli izskatās pēc gumijniekiem. Vai vizuāli un tehnoloģiski apavi ir tā, 6, 7 no 10, bet ir nenormāli izskatīgi, ceļ pašapziņu un potītes sāk kņudēt no tā vien, ka iedomājies, ka tos uzvalc. Man tās potīšu kņudēšana gan tā kā neliekas, kas kaut kas baigi pozitīvs. Tātad vai tu gribi labus apavus funkcionāli, bet nesmukus, vai sūdīgus funkcionāli, bet smukus? Es gan jau esmu tajā pragmatiķu bariņā. Kad attiecīgi man vairāk tā funkcija ir svarīgāka par izskatu. Noteikti, jā, bet es arī redzu kaut kādus scenārijus, kurus izvēlos. Tā kā varbūt lītāko versiju. Es teiktu, jautājums ir, kādam mērķim tie apavi ir. Piemēram, ja tas man ir vienkārši kaut kāds, kilometru vākšanas apavs. Viņš drīkst arī būt glīts un netik funkcionāls, jo es viņā netaisos kaut kādus rekordus stādīt. Jā, man liekas, kāpēc tā funkcionalitāte man ņemtu virsroku, jo lielākoties ir sevišķi, ja mēs par taku skriešanu runājam. Piemēram, man tās on botiņas. Man viņas vizuāli ļoti patīk. Man viņas vizuāli patīk pirmajā nedēļā. Pēc tam, kad es esmu izskrējis tur kaut kādam, nezinu, kur mēs tur esam bijusi dubļos, pļaviņās vai whatever, kaut kādā no stirnu bukiem, piemēram, Bebrenē. Es izskrēju, piemēram, Bebrenē ar tādiem posmu, es vairs viņus nevaru atmazgāt uz to, kādi viņi bija. Vai ne? Varbūt varu, bet es to nedaru, un tad man ir smukas smilšainas, dubļainas kaut kādas čupiņas, 2 plauktā, vai ne? Un tajā brīdī viņš ir, viņam paliek funkcionalitāte joprojām, bet tas izskats vairs viņam nav, vai ne? Droši vien es neesmu tik centīgs, lai koptu, lai to smukumu saglabātu. Tā kā nē, labāk, lai ir ātri, nevis smuki. Kas tevi motivē vairāk? Griba uzvarēt vai riebums zaudēt? Laikam tas otrais. Tā kā, piemēram, tādā noskrien ziemu, es pārsvarēs esmu otrais, jā. Vai vispār
daudz, kurš Latvijas sacensībās es otrais. Jā. Un tajos brīžos mani pirmā vieta nemotivē pārāk. Nu, ir, protams, ja viņš ļoti tuvu būtu, tad droši vien motivētu vairāk. Bet pat gadījumos, piemēram, kad man ir tālu pirmā un tālu trešā vieta, mani vairāk motivē trešā vai pat drīzāk ceturtā vieta. Kā, nu, es ļoti bieži braucu ar uzstādījumu tikt uz piedestālu. Jā. Vai tā būs otrā vai trešā vieta, man teorētiski ir diezgan vienalga. Okay, pirmā būs nedaudz labāk, bet pēc būtības arī, nu, ja es palieku trešais, tad tas ir, viss bija labi. Jā, es droši vien, jautājums, kā kurā brīdī uz šo atbildētu? Droši vien noteikti ir bijuši brīži, kad es teiktu, ka tas ir iebums zaudēt, ir tas primārais. Kaut kā pēdējā laikā es laikam teiktu, ka drīzāk tā gribu uzvarēt. Kaut kā, ja teiksim, arī to pašu paņemt tagad svaigāko noskrien ziemu, jo tas tā kā svaigi atmiņā. Būtībā, es braucu ar kaut kādu cerību, ka tomēr gribētos, tā kā, ja ne uzvaru, tad, tā kā kaut kādu vietu uz piedestālu. Tajā brīdī, kad viņa tā kā zuda, tā kā man bija, principā, pilnīgi vienalga, kurā vietā. Jā. Tā kā, ja nav tā kā tā uzvara, es varu būt kaut vai tur 20. Tas... Nu, nē, man tā laikam... man tas, teiksim, skaidrs, ka tā kā nav forši, ka tevi apdzen cilvēku, par kuriem tu zini, ka, tā kā, normālā dienā tā kā neapdzītu, un tā kā gandrīz vai tā kā jau tās domas, tā kā, kurš vēl? Kurš vēl? Tā kā, davai. bet jā, droši vien kaut kādā ziņā tāds vairāk es teiktu, ka tā, griba uzvarēt. Nē, man liekas, man jau kopš bērnības ir tā, ka, nezinu, piemēram, es aizjos kaut kādu pagalmu bērnībā, tur kaut čalīts mētā bumbu basītī. Es zinu, ka viņš trenējas basītī, es netrenējos. Es viņam saku, davai spēlēm. Viņš mani uzvar. Es palieku dusmīgāks. Bet nevis tāpēc, ka es gribu uzvarēt, bet tāpēc, ka man izbesīja, ka es zaudēju. Un tad davai vēlreiz. Visticamāk, es, tās līmeņa atšķirības tādas, ka es tur neuzvaru, bet kaut kādos citos scenārijos man ir gana bieži bijis, kad es ceļos, kamēr es tieku līdz tam. Bet tā nav vēlme uzvarēt, tā ir drīzāk tāda, ka man nepatika, kā šitais beidzās. Jā. Lai arī beigās jau iznākums ir viens un tas pats. Bet noteikti, kas man te vēl nāk prātā, ka noteikti ir bijušas kaut kādas situācijas, kur es esmu izvēlējusies kaut ko darīt vai nedarīt, tāpēc, ka tur ir kaut kāda, nezinu, mazāk iespēja zaudēt. Piemēram, kaut kādu laiku, lai arī cik ļoti es zinu, ka, teiksim, tāda noskrien ziema īsā distance, man ir vērtīgi tieši tās intensitātes ziņā. Ir bijušas gana daudz sezonas, kad, ir tas tā kā, bišķī tā kā negribās, jo tu, gandrīz vai zini, ka tā uzvara ir nereāla. Tāpat laikā, teiksim, skrienot garo distanci, tur varētu cīnīties par uzvaru. Tad tas, pats tā kā kur es varētu apmēram darīt to pašu, ko parasti, kas man labi sanāk un uzvarēt, bet nē, es te ņemos ar kaut ko, kas man tā kā nepārāk sanāk un, kur tā kā tas labākais nav tas, kur tu gribētu būt. Man tā laikam stirnubukā ir ar kaut kādu zaķi, bet tur drīzāk manī tā kā, pirmkārt, tur, ja tu zaudē, tu arī zaudēt no SLA armijai, tāds sūdīgs lūsis, protams, tur tu zaudēsi baram, bet tā kā zaķī tas ātri ļoti notiks. Un tad arī, es ļoti bieži, lai arī tur arī parasti iznākums ir tieši tāds pats. Otrā vieta. Bet, neizmaz šo sezonu, man liekas, vienīgajā, ko es skrāju, es biju otrais, laikam. Bet, jā, tas man tāds, ka tur ir tas, jebkurā tādā zaķī vai tagad arī noskrien ziema, man pirmā reakcija pēc kāda kilometra ir, man kaut kādi 6 vai 10, zaķī taču 10 priekšā, un tu uzreiz tāds lūzers, tagad šodien tur rīktīgi zaudēs. Kurš vēl, davai, skrienat, tas jau esmu padevies, vai ne? Un tad tu tā pamazām sāc viņus tur lasīt pa vienam, viss jau beigās kā ierasts, bet tā ļoti ātri tur tādu baili zaudēt noķer. Tā kā, šitas tāds, manuprāt, kaut kādā ziņā diezgan saistīti. Grūti, tā kā vienu no otra izslēgt. Kā izveidojās jūsu duets? Aiva, jautā. Kā izveidojās? Es nezinu, cik senā pagātnē lienam. Ja teiksim tādā supervaroņu, tad ir tādā supervaroņu duetā. Tad, kad principā radās supervaroņu, kaut 16 gads rudens, man šķiet varētu būt vai kaut kāda vasara. Es tajā laikā principā biju Zviedrijā, sakoju līdz attālināti, un man bija tāds, es gribētu šitajā būt. Un tad, kad es atgriezos 17. gadā, tad arī sāku uz tām vingrošanām nākt. Sāku mājā trenēties, kaut kādu grīziņkalnu sāku, un tad jau vienkārši, tu esi tajā visā iekšā, sāku kaut kādus treniņus vadīt, piemēram, tu aizbrauc kaut kādām sacensībām, un tad vienkārši kaut kā tas droši vien mums tā kaut kādā, skaidrs, ka tajā laikā jau ar mani tur bija kaut kāda kaudzīta ar audzākņiem, droši vien mazāk, bet bija, un
kaut kādās epizodēs droši vien es meklēju kādu, kurš var man palīdzēt. Un kuram arī kaut kādā mērā es varu nodot tās savas zināšanas tālāk, lai arī skaidrs, ka kaut kādā 17. 18. gadā droši vien ļoti daudz ko nodot patiesībā nebija, ja tā salīdzina. Bet droši vien tāpat es 2035. gadā skatīšos uz šodien. Jā, 28 gadu. Jā, un man liekas tā komunikācija kaut kā ļoti viegli aizgāja, un tāpēc arī tas viss tā attīstījās viegli un dabīgi, ka var kopā sastrādāties, jo kopumā man ar to neiet viegli tā atrast cilvēkus, kas ar ko es tā ļoti labprāt kopā strādāju un darbojos. Tāpēc kaut kā tā sanācām. Jā, tad jau kaut kāda tad 19. gadā es sāku treneru kursu. Es vēl atceros, kaut kad, manuprāt, bija kaut kāds apmēram Ziemassvētki jaunais gads, un es biju tieši tā kā nolēmusi, ka kur būs jaunais gads, sākās kaut kāds jaunais tas sasaukums treneru kursiem, ka stāšos un mācīšos, un tad tieši kaut kā sakrit ar to, ka vai tu biji kaut kur vai supervaroņu sociālos tīklos, vai kur savā ierakstīt, ka tā kā tev tā, apmēram idejas ir daudz, bet vajadzētu kādu palīgu, un es tā domāju, būtu forši tā kā, apmēram, man tur atrastos vietu, un kaut kā ļoti organiski pēc tam tā kā sākās tās sarunas, ka, hei, varētu nākt tā kā talkā. Tad jau kaut kādus gadus tur tādā manā uzraudzībā, un tad jau kaut kādus daudzus gadus pašas uzraudzībā. Tad jau kaut kāds... Zin kā, visu laiku jau tās idejas abiem ir gana daudz, un tad, teiksim, kaut kāds šitāds vai ne podcasts izveidojās, vai ne? Tāds vai kaut kādas tās braucienu, ko iepriekš taisīja vienkārši kā... kur ir draugu grupa, braucam skriet sacensības, tad tas, teiksim, pārvēršas jau par nometni. Kaut kā tā. Ātrais jautājums podkāstam no Rolandas Le. Vai Andris ir apsvēris paņemt savu treneri? Ja jā, tad priekš kam un kurš tas būtu? Jā, un šeit varam droši vien turpināt to iepriekšējo jautājumu. Cik jau tagad kādus 2 mēnešus, jā? Plus mīnus 2 mēnešus mēs tā kā trenējam viens otru, jā. Tā kā, jā, līdz tam visu laiku es trenēju Aneti un pats tur kaut ko ņēmos savā nodabā, tad šobrīd mums ir vienošanās, ka Aneta arī man sastādā plānu. Un skaidrs, ka tādā kaut kādā mērā mūsu tai attīstības līmenī un tā, un tas nav tāds klasiskā formātā. Gluži. Es teiktu, drīzāk tas tāds konsultatīvs, kaut kādā ziņā, kaut kādā ziņā jau abos virzienos. Jā. Vairāk drīzāk, lai man būtu kaut kāda tā atbildības sajūta, kas acīm redzami man šobrīd palīdz. Lai gan es teiktu, apjoma ziņā šī ir sliktākā ziema, bet tur ļoti augstums nepalīdz. Tiešām ir grūti. Apjoma ziņā, jā, bet, teiksim, kaut kāda intensitāte ir atkal kaut kas tāds, kas labāk tas ir krietnu laiku tā nav bijis, un redzēs, kā tas viss attīstīsies pagaidām. Būtībā jau tāda ideja ir bijusi gana sen, jā. Jā, es atceros, tā kā viena no kaut kādām sarunām bija, kad mēs braucām uz to īriju. Tur tā kā bija doma, ka varbūt kaut ko varētu, un vēl kaut kad ir bijis, tāds, bet īsti līdz darīšanai nebijām tikuši. Jā. Tad tagad līdz tam ir tikts. Redzēs, kur tas novedīs. Pabeidzam tos dažus, kas vēl te. Pabeidzam. Vai tu atceraties savu pirmo treniņu kā treneri? Vai audzēknis izdzīvo? Es neatceros savu pirmo treniņu. Tādu kā, bet es nedomāju, ka tur bija kaut kas, kur kāds neizdzīvoja. Jā. Es laikam savus tādus pirmos treniņus, ko es vadīju, bija vingrošanā. Tā kā mēs gājām kaut kādi vairāki puiši uz... Pie Jāņa Mūsiņa uz viņa vingrošanām, bet viņš vasarās mēdz aizbraukt prom, un tad mēs pirmo treniņu uztaisījām, droši vien pašā 16. gadā. Raunas iela tā ir, jā, tepat blakus stadionā tādā mazām. Tai laikā viņš nebija atjaunots, tur bija pilns ar suņu kakām, bet mēs tur kaut kādus vingrinājumus, tā kā es tos vingrinājumus kaut kādus tur paņēmu, mēs darījām, bet es domāju, ka relatīvi, tie bija tādi vienkārši treniņi, kas, es negribētu teikt, ka šobrīd ir super sarežģīti. Tas kaut kā, pieņemsim, ņemam to vingrošanu noteikti. Mēs sākām ar diezgan vienkāršiem. Tad bija kaut kāds posms, kur mēs aizgājām līdz... Ļoti sarežģītiem. Ļoti sarežģītiem un it kā ar lielu dažādību un tā tālāk, bet kaut kādā mērā es teiktu, daudziem liekiem. Tad tagad mēs neesam varbūt tur, kur bija sākumā, tādās vienkāršības ziņā, bet noteikti ne kaut ko tādu, kas, kur tur smadzeni salauž, vai ne? Jo tam īsti es baigo jēgu neredzu. Bet tādas skriešanas, visādi jau ir bijis. Ir treniņi, kur tu tā kā novadi un saproti, šis bija tā kā
Nu, jā, man, teiksim, nāk prātā kaut kādi, piemēram, kaut kādi grīziņu kalna treniņi, kur tā kā, tu aizbrauc ar kaut kādu ideju, ko tu gribi izdarīt, un vai, nezinu, kaut kāda apstākļi vai kaut kas, un tā kā, un negribas īsti no tā plāna atkāpties, jo tā kā tu esi izdomājis pats, bet šits būtu tik forši, bet, tā kā, teiksim, visticamāk, ar šī brīža pieredzi, tā kā pasītos, labi, vai tā kā daram kaut ko citu. Jā, bet, un to droši vien īstenībā par mani daudzi pat tajos treniņos, vai tā ir vingrošana, kādreiz grīziņš vai nometnes. Es domāju, ļoti daudzi pat nenojauš, cik ļoti gaitā mainās treniņš. Tīri no tā, ko es redzu. Ir bijušas vingrošanas, ka es ienāku zālē, es ieraugu 3 pilnīgi zaļus gurķus. Man uzreiz, tas, ko es uzrakstīju, tas ir miskastē šobrīd, jo viņi to neizdarīs, un tam nav jēgas. Līdz ar to tas treniņš ir pēkšņi pilnīgi savādāks. Jā, vai, piemēram, ziemā aizbrauc uz grīziņu un saprot, ka tur viss ir ledu. Jā. Tāds, labi, mēs tā kā ļoti daudz ko nevaram darīt, jo vienkārši tas būs pārāk bīstami. Protams, ar visu to citreiz gadās, ka tu saproti pēc treniņa, šis bija tā kā, pa daudz, bet tad jau ir jautājums, vai tu no tā spēji paņemt un pielāgot uz nākamo reizi, vai tu tikai dod atkal virsū, vai ne? Jo, es kaut kā neesmu, laikam, noteikti es neesmu fans no pain, no gain kultūrai, un noteikti neesmu arī, fans, ka jo grūtāk, jo notiecīgi labāk, vai ne? Jā. Labāk, jēdzīgāk, un izdarīt mazāk, bet izdarīt tā kā vajag izdarīt. Bet, kādā ziņā, šis ir arī tāds process, kur, kaut kādas kļūdas un pieredzes ir neizbēgams. Man palicis ir atmiņā kaut kāds, tas gan tiešām ir mūžs sens, kaut kāds Siguldas treniņš, kur bija, man šķiet, tur bija tā, ka bija 2 reizes jāskrien serpentīnā, un tad kaut kāds tempa skrējiens lejā. Mēs ar kaut kāds pulciņu šito darījām, pilnīgi tā kā metam, un tā kā, pēc tam saprot, tā kā, tas bija tā kā, too much. Jā. Tā kā, un tad tāds, labi, secinājumi izdarīti, tālāk daram višķi citādāk. Labi, es domāju vēl 2. Kāds būtu tavs nākotnes sapņu audzēknis? Tāds, kas nekad nesūdzās, vai tāds, kas nesūdzās tik skaļi? Kaut kur pa vidu. Tā kā man... Nav problēma, ja sūdzās. Jā, es labāk gribētu tādu, kurš tad pasūdzās. Protams, tā kā pa ķeksi. Jā. Jo skaidrs, ka var arī sūdzēties, tā kā par daudz un par visu, un tā, ka, tā kā... tā kā mēs te podkāstā. Jā, apmēram, bet vēl trakāk. Bet, manuprāt, sūdzēšanās ir, tā kā ļoti svarīga. Tā tomēr ir, svarīga atgriezniskās saites daļa saprast, kā tad ir, un tīpaši, manuprāt, liela problēma ir tādiem, kuri baidās pateikt, ka kaut kas nav ok. Jā, tur jāatver atskaiti, tur, nezinu, ir 4 treniņi, pie kuriem visiem pierakstīts viss soka. Un tad paiet 2-3 nedēļas, un tu tā kā parunā to cilvēku un saproti, ka nav viss soka. Ka tur bija tas, tur bija šitais, un tad tev liekas, bet kāpēc tas tā kā? Jā. Līdz ar to jāsaka, tāds nākotnes sapņu audzēknis ir tāds, kurš ir atklāts par lietām, tā kā, kas viņam notiek īstenībā. Kas viņam notiek dzīvē, kaut kādā ziņā. Gan, skaidrs, ka tur, tā kā netiek prasīts, ka tas cilvēks tur atklājās līdz tur mega detaļām, jo, tā kā, ne jau es arī kaut kādas... es tomēr gribu palikt savā trenera lauciņā, nevis sākt vēl citas problēmas risināt. Bet, ja, piemēram, nezinu, cilvēkam plānojas ģimenē, piemēram, ģimenes pieaugums, tas maina lietas. Jā. Vai, teiksim, vai ceļojums, par kuru tu uzzini 3 dienas iepriekš, kur 2 nedēļas nevarēs skriet, vai ne? Jā, vai kaut kādas, nezinu, tur zobārsti operācijas, vai, vienalga, vai, teiksim, kaut vai ka kaut kas sāk tā kā sāpēt, vai kaut kas, teiksim, traucē, vai, jebkas. Tas arī kaut kādā ziņā par kaut kādu, teiksim, kaut kādu to vēsturi, ar kādu cilvēks atnāk. Tā kā būtu, jo vairāk tā kā zini, jo vieglāk var tam cilvēkam pielāgot to plānu tādu, lai viņš būtu korekts, jo, tā kā nezinot jau skaidrs, ka tā kā gribas pieņemt to labāko. Nē, ja man neraksta, ka kaut kas kaiš, tad es pieņemu, ka viss ir kārtībā. Tas parasti nozīmē, ka plānā ir mēs dodamies uz priekšu. Jā, mēs ejam uz priekšu, mūsu progresija. Jā. Jā, ir, protams, atslodzes nedēļas, kur mēs pakāpjamies atpakaļ, bet pēc būtības mēs ejam uz priekšu. Tad, ja beigās izrādās, ka 3 nedēļas jau ir, sāpošs ikrs, un mēs tikai dodamies uz priekšu, skaidrs, ka tā mums iespējams kāds periods būs jādodās tikai atpakaļ, vai ne? Jā, precīzi. Jā.
Jā. Tā kā, tāds. Labi, pēdējais, ja? Cik saprotu, Andris pie tādas nopietnākas sportošanas atnāca arī tā salīdzinoši vēlāk, 28 gados, ja mēs par skriešanu runājam. Ja tagad atskatos atpakaļ, kādas treniņu metodes jūsuprāt būtu bijusi visefektīvāk Andrim sasniegt savu labāko formu īsākajā laikā? Tev droši vien tā kā būs viss par sevi tāds skaidrākais skats. Teiksim... pirmkārt jau arī te nekas nenotiek tā, nav nekā. Jā, es sāku skriet ļoti vēl, bet tas nenozīmē, ka tu nesportoji. Ka es līdz tam nesportoju. Un, lai arī ir kaut kādi pārāvumi bijuši tur studiju gados un tā. Bet bāzes esmu visu to bērnību kaut kur licis, vai ne? Un, patiesībā te ir liels jautājums. Vai, te ir jautājums, kā visefektīvāk sasniegt savu labāko formu īsākajā laikā. Te jautājums, vai tas ir vajadzīgs. Un lielā reižu gadījumā, kad es strādāju ar kādu citu, man tas mērķis ļoti atšķirās iespējams no tā cilvēka mērķa. Jo viņš atnāk, piemēram, janvārī viņš pasaka, ka viņš grib noskriet Rīga Valmiera, un viņš tur absolūti tam negatavs, vai ne? Skaidrs, ka manā skalā viņam būs mērķis izdzīvot to Rīga Valmiera, bet lai varētu pēc tam turpināt trenēties, pamatmērķis būs ielikt viņam pamatus, lai viņš var veselīgi un ilgstoši darboties. Un tas tieši tas pats arī man ir tagad. Ja es tur, kas bija kaut kādas problēmas, kuras ļoti ātri nonācu, man bija ļoti garš saraksts ar traumām. Man bija tādi kaulu plēves iekaisumi, ka es starp treniņiem nevarēju paiet. Es nezinu, kā es varēju treniņus veikt, jo kaut kādi pirmie 200-500 metri man bija tā kā, toču ar asarām. Tā kā iekustējās, tad es varēju, bet pēc treniņa man bija pilnīgi pulsējošas tās kājas. Es domāju, tur bija tādi stresa lūzumi, ka maz neliekās, jā. Vienkārši sagāja. Jā, un tas pats, piemēram, arī kādos pirmajos gados muguras savilkumi. Ja? Es nevarēju pagriezt galvu. Ne ikdienā, ne skrienot, lai paskatītos, vai man kāds nesako, es griezos ar visu ķermeni tikai, lai paskatītos. Un tas viss, es vienkārši sāku par strauju, par ātru un tā tālāk. Un tagad, ja es ietu vēlreiz atpakaļ uz to visu, es vienkārši sāktu to visu lēnāk, noteikti liktu klāt spēka treniņus vairāk, tādu kaut kādu loģisku pakāpenismu. Jo es jau iesāku tieši tāpat, kā iesāku ļoti liela daļa. Ar milzu entuziasmu. Jā, tu noskrien 5 kilometrus, nākamajā dienā, tu neskries vairs tikpat lēni tos 5 kilometrus. Kad tev bija pirmā ultra no tādas skriešanas uzsākšanas? Es sāku 2012. gada maijā laikam skriet. Ja Rogainīgs skaitās kā ultra, tad 2 nedēļas vēlāk. 24 stundu. Ok. Bet tur mēs neskrējām, bet... Labi, un kad tu skrēji pirmo ultra? Skrējies 2014. gada augustā pirmo. Un es viņai nebiju gatavs. Un tagad tiem 80 kilometriem, patītu bildi tagad 12 gadus vēlāk ar manām zināšanām par to, ka ir ļoti daudz jāēd un visas šitās lietas, vai ne? Es visticamāk viņu krietni kvalitatīvāk izdarītu. Bet tajā laikā es viņu finišēju viss kārtībā, bet man tādu zināšanu nebija. Tur noteikti bija reāls bats, vai ne? Jautājums, vai ar tām šī brīža zināšanām es spētu pierunāt 2014. gada Andri, ka tas ir jādara treniņos, ka tas ir jātrenē reāli, jo tas ir joprojām kaut kas, ar ko mēs ļoti cīnamies ikdienā. Ka treniņos garajos ir jāēd, ka ikdienā ir jāēd. Un tas ir tā kā liekas tik ļoti pašsaprotami, bet joprojām ļoti, ļoti, ļoti daudziem tas ir kaut kāds bloks, ko nedara. Vai tās ir finanses, vai tas ir bažas par izskatu, vai vēl kaut kādi tur tās problēmas, vai ne, bet mēs joprojām ar to ļoti daudz cīnamies. Joprojām ir cilvēki, kas var aiziet uz 3 stundu treniņiem bez ūdens, bez ēdiena, ir kas aiziet un priecājas, kāds viņš liels melacis uz 3 stundu treniņu ar 22 gramīgu sporta želeju, vai ne, un stāsta, kā viņš ēda. Tas ir tā kā špļāviens jūrā, vai ne? Un joprojām ir tās ļoti daudz problēmas, un ar tādām zināšanām kā tagad, iespējams, ka man ietu labāk, tas pirmais ultrās. Bet jā, kaut kādā ziņā tādu īstu izceļu nav. Lai, teiksim, tā kā, lai... Drīzāk. Ja, piemēram, būtu runa par kaut kādiem tur, 5 kilometri, kaut kāds tāds, kas ir vairāk tā kā uz ātrumu, jā, es domāju, tur varētu runāt par to, ka jā, kaut kādi viena veida treniņi būtu efektīvāki nekā citi. Bet jā, ja tu zini, ka mērķis galā ir ultras, tur principā, tad drīzāk tā kā ļoti kārtīgs darbs pie bāzes. Jā. Tā kā tāda ļoti loģiska progresija. Ja ar tādu entuziasmu ietu iekšā no nulles,
skriešanu stipri mazāk, stipri mierīgāk, daudz velo, ziemā daudz slēpes, piemēram, daudz vingrošanas, nu tā, lai tas, lai ir uz kā būvēt. Jo, principā, es uzbūvēju uz klibuma un to vienkārši sagāju. Sāpju rēķina. Nu, tev sagāja kaut kādā mērā. Nē, visiem jau kaut kad agri vai vēlu, bet lielai daļai sajiet. Nē, bet ir kas, atmetās kaut kādā brīdī, ka, teiksim, nevar nav tā, izlaisties tam viņam nav pietiekama entuziasma. Jā, sāpju tolerants pietiekams. Jā. Jā. Man liekas, visam iespējamam es izgāju cauri, tā kā, ko var tajā laikā dabūt. Muskuļi neplīsa, bet arī jau iespējams, ka plīsa, es vienkārši to ignorēju. Kas tas tirkšķis? Tā kā, ja es to darītu vēlreiz, tas noteikti stipri mierīgāk un stipri piezemētāk varbūt tā ultra atnāktu kādu gadu vēlāk, vai ne, bet atnāktu jau stipri labāk, vai ne. Un arī pie tā procesa, kā man gāja gadu vēlāk, ja es tās sacensības uzvarēju, vai ne, un tā kā tas lēciens jau bija, relatīvi strauji, bet es domāju, tajā brīdī ne jau tas, ka es tagad pa 2 gadiem baigi tur kaut ko uzkačājos. Ja man nav, tur varētu, ja man būtu, tur nezinu, ko CO2 maks, tur 90 vai 80 vai kaut kas tam līdzīgs, vai 75, nezinu, tad mēs varētu runāt, viņš vienkārši ir tur monstrs ar motoru iekšā. Man jau nav nekā tāda. Tur vienkārši tā bāze ir trenēta ļoti daudz bērnībā, absolūti neapzināti, un tur viņa ir radusies. Es varēju stundām viens pats tenisu, piemēram, spēlēt ar sevi pret sienu. Bet lieta, ka es tur normāli bāzītu. Lai tu varētu to darīt, tā kā, ja es tur kaut kādu mega intensīvu kaut ko, un to es neizturētu tur 5 stundas, vai ne? Vienkārši daudz bumbu. Daudzi bumbu, vai brauc ar ričuku, vai slēpo, vai vienkārši, tā kā aktīva bērnība. Man pat bija draugi. Es nezinu, kāpēc. Kāpēc tu viens spēlēji tenisu? Es ar viņiem arī kaut ko spēlēju. Man bija normāls sabiedrisks čalis. Viņi gan jau nogura. Viņi visticamāk nogura, jā, un tad es gāju turpināt. Tā arī noteikti bija, jā. Tā arī apmēlēju. Tagad jau mēs aizbraucam uz kalniem, visi kaut ko beidz treniņu. Visi nolūst, jāiet treniņā. Jā, tad tikai es dodos treniņā. Tā kā tā. Redz. Labi, tad lai tev labi kalnos. Jā, cik man kalnos pie jūras, teiksim tā. Siltumā. Jā. Lai tev labi siltumā. Mēs tikmēr izturēsim šo augstumu. Jā, un mēs tikām diezgan daudz jautājumiem galā. Jā. Un mums palika vēl vismaz reiz 3. Bet tu brauksi martā. Es braukšu martā. Tad mēs atkal varēsim šo realizēt. Jā, tieši tā. Tā kā tā. Labi, tiekās. Čau!